Labvakar visiem! Šodien jau februāra mēnesis ir iesācies. Laiks ārkārtīgi strauji skrien. Grūti pat pateikt, kur tas janvārs palika. Šodien man tēma ir par planētām, krāsām un arhetipiem. Un šo vakaru es gribētu sākt parādot jums tādu vienu bildi, kas ir, šis ir grāfs Saint-Germains, kas cerams mums palīdzēs atslēgt šīs durvis uz šo te brīnišķo krāsu pasauli, uz arhetipu un planētu pasauli. Jo varbūt, kā redzējāt, viņam pieder šī te violetā liesma, ko mēs arī varam savā dzīvē pielietot, un šī liesma nededzina, viņa ir tāda maiga un attīroša. Mēs arī varam iedomāties, ka mēs esam šajā te violetajā liesmā, un mēs tā kā varam attīrīties no visa tā, kas mums varbūt ir liekas. Tūliņ pat ir arī dzīves elpas retrīts, pēc 2 dienām sākas, kur mēs arī, es saprotu, darīsim ļoti līdzīgas lietas, kā čūskas nometīsim veco ādu, lai mēs varētu doties savā dzīvē tālāk, lai tas mums palīdzētu pieaugt, tuvināties pašiem sev, kļūt par savas dzīves saimniekiem. Un tāpēc arī patiesībā šī nodarbība šovakar ir arī zināmā mērā par to pašu, tikai caur atkal tām, varbūt prizmām vai tām metodēm, kā es, teiksim, to redzu, caur astroloģiju, caur krāsām, caur arhetipiem. Arī varbūt numeroloģiju pieminēšu brīžiem. Tagad tūlītās ieslēgšu to bildes, lai jums arī būtu vizuāls priekšstats par to, ko stāstu. Man te notiek interesantas lietas, jo vakar man bija violetā nodarbība, un violetā nodarbība ir par tādiem brīnumiem, un šis te arī Saint-Germains, ko jums sākumā rādīja, viņš arī var izspēlēt dažādus jokus, kaut kas var pazust tajā brīdī, kad, teiksim, vairāk vajag, un tad ir jātiek galā. Tā kā, ja mums kaut kas tāds gadās, tad atvainojiet, vienkārši tas ir tāds šobrīd tas laiks ir. Jā, tad runājot par šī vakara tēmu, un arī, teiksim, tas šovakar ir tas ieskats vairāk, lai jūs vispār saprastu, par ko būs arī tas viss kurs februāra garumā. Mēs iziesim šovakar cauri, respektīvi, kā es smējos, galopā pa Eiropu, jo mitoloģija grieķu, romiešu, tā tad ir šīs te rietumu civilizācijas kultūras šūpuls, kur ir radušies dievi, un arī kā teiksim, tas saskan ar krāsām un ar planētām astroloģiski. Es mazliet pieskaršos katrai no šiem te arhetipiem un tāpat planētām, bet tās, kas būs tālāk februārī trešdienās nākamās nodarbības, tās būs vairāk iedziļināšanās konkrētos, teiksim, pāros, attiecībās, un jūs varēsiet daudz padziļinātāk izprast, teiksim, kā tas uz jums attiecās, jo mūsos katrā dzīvo gan šie te, jūs jau noteikti katru dienu izvēlaties gan krāsas, gan tāpat mums katram ir savs horoskops, kad mēs esam dzimuši, un tas nospiedums atstāj uz mums
patiesībā ietekmi uz visu dzīvi. Es gan teiktu, ka to var, protams, mainīt, uzlabot un attīstīt. Tas nav tā, ka tagad, ar ko piedzimām, ar to arī, kā saka, ir visu mūžu jāmocās. Tā gluži nav, ja cilvēks izprot, viņš var arī, kā saka, to visu pamazām izprast un mainīt. Un trešā lieta tātad ir šie te arhetipi, kas varbūt arī palīdzēs jums vairāk izprast, no kā tad jūs esat veidoti, kas ir tie dvēseles ķieģelīši, kas veido jūs pašus. Te ir tātad viss šis nāk no pirms grieķiem un romiešiem, par to jau bija aizdomājušies senie eģiptieši, un nesen pavisam noskatījos vēl filmu. Par to, ka par Ēģiptes dieviem, un man arī tapas, kā saka, pašai vēl vienmēr jau var vēl papildināties un kaut ko pamācīties un ieraudzīt. Un skaidrs tas, ka tas tiešām viss nāk, tajā filmā bija arī parādīts tie dievu aizmetņi, ko pēc tam gan grieķi, gan romieši izmantoja tālāk savā mitoloģijā. Tas, protams, arī saistīts ir ar taro kārtīnu lielā mērā, bet šodien par taro mēs, varbūt mazliet kaut ko pieskarsimies, bet par taro mums ir Guntiņa speciālisti, tā kā arī, teiksim tā, vajag savu lauciņu kopt un nevajag citiem darbu nostņemt. bet katrā ziņā arī tas viss tur diezgan labi sasaistās. Ja jūs redzat nākamo slaidu, tad jūs redzat, ka šie te ir trīs pamatkrāsas, sarkans, zils un zeltens, no kurām veidojas otrās pakāpes krāsas, oranžs, violets un zaļš, un tās savukārt savā starpā veido trešās pakāpes krāsas. Kāpēc es to visu pieminu? Ja jūs ieskatāties, tad jūs redzat, ka šī krāsu roze veido pavisam 12 krāsas, un simboliski arī 12 mums ir mēneši, zodiaka zīmes, horoskopā, un līdz ar to mēs arī varam redzēt šo sakarību, ka principā krāsa ir lielā mērā saistīta ar zodiaka zīmēm, un arī savā starpā tie ir pāri. Pretējās krāsas parasti veido arī vienu šo te asi vai vienu tematu, par ko mēs tātad arī runāsim tālāk padziļināt, kad tas būs nākamās trešdienas. Tagad tālāk te mazliet ir vairāk kāpēc tad, ka tie arhetipi būtu jāapskata. Tas ir tāds spēks, kas mums ir katram piemīt no dzimšanas. Mēs katrs te nākam pasaulē ar savu būtību, ar savu tādu musturu, ko mēs te ļoti katrs gribam paust. Un ārēji mums sagaida bieži vien stereotips. Tas ir tas, ko vecāki, piemēram, gribētu. Ziniet, tā dziesmiņa, cik bēdīgi tie vecāki, kas bērnus audzina, jau māte manu šūpulī sauc par skroderi, ja? Bet mēs varbūt bieži vien gribam būt kaut kas pavisam cits. Un, protams, tā ir liela laime, ja stereotips un arhetips sakrīt. Tad viss ir kārtībā, mēs jūtamies pieņemti, mīlēti, viss notiek mūsu, kā saka, iekšējā būtība var plaukt un attīstīties. Bet bieži vien mēs jau no pašām pirmajām dienām saskaramies ar to, protams, tas nav varbūt, saprotiet, bērns tikko nācis pasaulē, viņš jau vēl neapzinās daudz ko, bet vienalga dvēselē jau tā enerģija piemīt, tas spars, ar ko viņa katra atnāk, to mēs arī varam bieži vien redzēt piedzimšanas brīdī, kad bērns izvēlas tieši to brīdi, kad viņam būtu vispareizāk piedzimt, jo tas atspoguļo viņa patieso būtību.
Un tāpēc tie arhetipi ir tādā ziņā būtiski tos iepazīt, lai mēs saprastu, kā tas vispār, kāpēc mums tā dzīve notiek tā kā notiek, ko mēs tur varam darīt, vai mēs to varam mainīt. Un es teikšu, ka mēs to varam mainīt. Ja mēs apzināmies, mēs varam arī to izmainīt, saprast, kas mums ir izdevīgāks, kuru mēs varam pieaicināt, kas mums tagad ir nepieciešams. Bet tas, protams, viss notiek, ja mēs zinām, kā to darīt. Tātad visa pamatā ir pati gaisma. Gaisma ir nediferencēta. Saules gaisma, tā ir tāda, lieta. Jūs zināt, ka, piemēram, dabā līst lietus, un ja spīd saulīt, tad rodas varavīksni. Tur brīnišķīgi var redzēt, kā rodas šīs krāsas. Un arī tas var simboliski nozīmēt to, ka mums arī katram ir šī krāsa, šī pamatkrāsa, vai arhetips, vai tā mūsu būtība, kas tad mūsu visu dzīvi pavada. Protams, var kaut kas arī dzīves laikā mainīties, tie arhetipi arī mainās, jo cilvēki un notikumi mums viņus var ieslēgt vai izslēgt, vai mēs varam no viena pāriet citā. Un tagad mēs pamazām sākam doties pa šo taku. Vēl paskaidrošu, ka būs arī būs pati planēta, pēc tam būs, lai jūs saprastu to struktūru, planēta, tad būs krāsa, un tad būs, un pie krāsas vienmēr būs, ja īkšķīts ir uz augšu, tas nozīmē, tas ir pozitīvais aspekts krāsai, un ja ir uz leju, tad tas vairāk nozīmē, ka mēs šo krāsu varbūt lietojam negatīvi. Jūs jau tad redzēsiet, vai tas jums atsaucās, tad jūs sapratīsiet arī par sevi vairāk, kuras ir tās gan jūsu krāsas, gan arhetipi, gan arī planētas, acīm redzot, kas jūsu horoskopā ir aktīvākas, spēcīgākas. Tātad Baltijā ir visas krāsas, un baltais nāk vienmēr pirmais, un tāpat saka, ka tā nav krāsa, tā vienkārši ir gaisma, tāpat kā nav melna, bet ir tumsa. Es arī tam liecos piekrist, kad ir avots un tam pretējais princips, kas visu absorbē. Avots izstaro un tumsa atkal savukārt absorbē. Tas nozīmē to tikai, ka mums katram ir jāatrod tā sava krāsa, kas mēs esam pēc būtības, kas ir mūsu patiesā būtība. Krāsoterapija aurasoma, to var arī redzēt caur šīm pudelītēm, kad cilvēks izvēlas. Tad pirmā kombinācija parasti runās par viņa šo būtību. Atkal tas var nebūt vienmēr, ka tā ir viņa absolūtā būtība, bet konkrētajā brīdī, tas uzrādīs viņa talantus un galvenās tēmas, kam viņš dzīvē iet cauri. Tātad visa mūsu pasaule, latviski pasaule, padomājiet, kā mums šis vārds ir radies, ja? Viss, kas atrodas zem saules, tas, kas ir pasaule. Ļoti, ļoti interesanti arī reizēm ir aizdomāties par to, kā ir radušies vārdi un ko viņi nozīmē. Tad saulīte mums ir, kā jau mēs redzam, tas ir siltums, tas ir ļoti piesātināts dzeltenais. Runājot par aci, tas arī ir tā kā saules simbols ir aplis ar punktiņu vidū, un tā arī, acis ar tāda simbolika ir. Un tagad pēkšņi atcerējos to filmu par tiem Ēģiptes dieviem, tur arī ir stāsts par Gora acīm, ja, tātad Gors bija Rā, saules dieva mazdēls, tā kā ļoti, ļoti interesanti, kā tur tas viss sasaucās. Tad saulīte parasti ir tā planēta, vai saule nav planēta, tā mums ir zvaigzne tuvākā, ja? Bet horoskopā mēs viņu uzskatām kā tomēr spīdekli, ir 2 spīdekļi un 8 planētas, ko mēs apskatām savā horoskopā. Un parasti visi cilvēki zina,
kur viņiem tā saule atrodas, jo tad viņš saka, es esmu konkrēti tās, ja man dzimšanas diena ir konkrētā zodiaka zīmē, tad mēs parasti zinām, kur mums saulīte atrodas. Mēs varam nezināt, kur visas pārējās lietas, planētas atrodas, bet saulīti parasti mēs zinām. Un tās, ko jūs redzat, ir divas pudelītes, šī te pa kreisi ir saules gaisma, numur 4, saistīta ar imperatora principu arī taro. Tā ir stabilitāte, tā ir tāda, kā saka, kārtība, un otra ir, pa labi, tā ir dzeltens un dzeltens, 42. pudelīte, kas ir raža. Tas ir laiks, kad patiesībā ir 5. gada laiks atvasara, tas ir augusts, septembris, kad patiesībā mēs ievācam ražu, un varbūt mūsu zemē tas nav tik izteikti, piemēram, Itālijā viss ir dzeltens, visa zeme ir dzeltena, izdegusi, jo tā saulīte tur ir tā kā pa daudz. Saulīte mums saistās ar zelta krāsu, tas ir viedums, tas ir tāds dziļā zināšana, varētu teikt. Tā ir īstākā dvēseles krāsa, tad, kad cilvēks ir saiknē ar savu patieso dvēseles aicinājumu, tad viņš tā kā, ir arī savā, kā lai saka, savā elementā, viņš ir laimīgs. Varbūt esat dzirdējuši tādu teicienu, kad, ja lauva ir bēdīgs, tad viņš tā kā īsti nav savā vietā, vai viņam kaut kas ir noticis, un viņam ir vajadzīgs zelts, jo saule lauvā ir visstiprākā pozīcija, un skumju lauvu var dziedināt ar zeltu. Tad mēs to zeltu vai nu smērējam kremā, vai dzeram iekšā kā homeopātiju, aurumu, vai vēl kaut kādos veidos, velkam mugurā, vai ēdam ziedputekšņus, piemēram, vai gīs viestu, vai visu, ko mēs vien varam sajust, un kas mums šķiet labs gana. Savukārt negatīvā aspektā zelts mums var izpausties tādā veidā, ka tās būs tāds šaubas par sevi, un tāds, ziniet, kad jau viss kaut kas ir, bet nezinu jau, ko vēl vajag tagad, nevar jau vairs saprast, ja. Un arī zelta cilvēkiem bieži vien ir tāda vēl viena kaita, ka viņiem šķiet, ka, naudu jau viņš tā kā nevar paprasīt par savu darbu, un tad bieži vien tas ir tāds, tā kā garīgs lepnums. Tas nenozīmē, ka viņam nevajag, vienkārši viņam ir jāmācās to sabalansēt savā dzīvē. Tas nozīmē, ja jūs, teiksim, šīs te īpašības jūtat vienu vai otru negatīvo pusi, tas nozīmē, ka jums, piemēram, horoskopā saulīte var būt saspringta. Viņa var būt stipra, bet saspringta. Vai arī vāja. Vāja tas nozīmē, ka viņi ir kādā zīmē, piemēram, šobrīd ir saulīte ūdensvīrā, un ūdensvīriem kā pretējai zīmē lauvai, viņiem ir diezgan vājas tās saules. Viņiem nav tik izteikti, protams, griba kā lauvam, jo jūs jau saprotat, ka mēs dzīvojam ziemā šobrīd, un saulīte mums pa debesu jumu ir maz staigā. Saules principam atbilst grieķu dievs Apolons, kas ir skaistuma ideāls, un viņš ir likumu izdevējs. Viņš piedzima kopā ar Artemīdu. Stāsts ir tāds, ka Artemīdai viņa ir mežonīgā dieviete, dabas dieviete, visa nepieradinātā dieviete, bet savukārt Apolons ir veselības, līdzsvara un jaunības simbols arī reizē. Un viņš ir tas, kurš izdod likumus, kurš parasti nekad negrib būt pirmais, bet viņam tīri labi apmierina otrā loma, jo noturēties pirmajā ir daudz, varbūt grūtāk nekā būt otrajam. Te jūs arī redzēsiet, varbūt atpazīsiet kādus šī tipa pārstāvjus. Tas ir tāpēc, lai jūs arī izprastu varbūt un saredzētu savās dzīvēs vairāk šo te katra arhetipa principu. Tātad
caur ko viņš ir vēl ļoti izteikts. Ja jums ir, teiksim, tas vairāk, protams, vīriešu arhetips, bet arī sievietēs kādreiz var būt tieši vīrišķi arhetipi, visādi var būt. Tad, ja jūs, teiksim, ķeraties pie jebkuras lietas un jums uzreiz sanāk, tad jūs visticamāk esat šis te Apolons, un jums, kā saka, viss padodās, un āriena arī ir pietiekoši skaista un iznesīga. Tā kā, kā lai saka, tas tādi žilbinoši, ja, tie ir diezgan žilbinoši cilvēki. Gunta klausās, tad rekur orākuls ir un Apollonam ir arī Pītija, tas sveiciens Guntai. Un Pītija ir tā, kas vienmēr šo te, caur viņu runāja šīs te viedums un zināšanas. Ja, tas jau tas, ko es pieminēju pie zelta. Tātad, ja mums ir saule, tad tam pretmets ir mēnestiņš, un, kā zināms, tad saule ir tā, kas izstaro gaismu, un mēnesis ir tas, kas reflektē, kas mums ir nakts valdnieks, un tas valda naktī, un, ja saule ir vīrišķais arhetips, tad mēnesis vienmēr būs sievišķais, un mēnesim mēs piešķiram tā kā caurspīdīgo vai balto krāsu, kaut gan atkal, es jau teicu, ka tas daļai tā ir, kad baltā krāsa kā absolūti vispār nepastāv, bet pat cik mēnestiņš reflektē to gaismu, tad arī viņam piemīt šī te sudrabainā un citur arī violetā krāsa varētu būt. Un, kā jau redzat, tad pa kreisi tā pudelīte saucās brīnišķā redzējums. Un te ir pat, varbūt, teiksim tā, tur ir gan tā saulīte iekšā, gan mēnesis, tie divi pretmeti. Un otrā pusītē ir viss caurspīdīga, kas ir meistars Serapis Bey, un saucās arī, tas ir varavīksnes meistars. Kad bērniņš ienāk dzīvē, viņš arī ir absolūti tīrs un balts un nevainīgs. Un tas arī tā kā simbolizē to mēnesi principu zināmā mērā. Un kas viņš vēl būs, to mēs patiesībā visi tikai vēl piedzīvosim. Arī rozā krāsa atbilst mēnesim, tāpēc, kad mēs ar rozā visi sākamies, jo tā ir beznosacījuma mīlestība. Un šis te maigums, bez kā mēs neviens nevaram uzaugt un būt, arī ne tikai bērnībā, bet arī vēlākos laikos un iziet visai dzīvei cauri. Mums ļoti visiem, varbūt pietrūkst rozā, kaut kā nav parasti dzirdēts, kad kāds sūdzētos, ka mīlestības ir par daudz. Tātad viss antiagresīvākā krāsa, līdzeklis pret bailēm. Anglijā esot cietumu sienas rozā krāsā, brīnišķīgi, vismaz, kā saka, varbūt mazina arī to agresiju, jo arī sienu krāsa mums nenoliedzami, protams, ietekmē. No otras puses, ja jūs jūtat, ka jums tā kā varbūt nepatīk rozā, tad visdrīzāk, kad pietrūkst šī te mīlestība pret sevi, ka tās ir kaut kādas, teiksim, grūtības, ja, tas ir perfekcionisms, mums bieži vien ir padomu laika bērniem, kas jau mēs visi lielākoties esam, tagad 40 gadnieki un varbūt mazliet arī jaunāki. Mums visiem ir šī te problēma, ka lielākā vai mazākā mērā, ka mēs gribam varbūt izdarīt perfekti un neļaujam sev būt pašiem tādi, kādi mēs esam. Un, ja mēs runājam par arhetipiem, tad katrā ziņā, ja teiksim, sievišķo principu, ja mēnestiņš jums horoskopā būs, piemēram, vēža vai vērša zīmē, tad visdrīzāk jūs pārstāvēsiet Demetru, Cereru romiešiem, tā ir auglības dieviete,
Tas ir tāds ļoti gādīgs mātes arhetips. Mums latviešiem vispār viņi ir ārkārtīgi spēcīgi, mums ir ārkārtīgi spēcīgas sievietes tautā. Es pat teiktu, ka tas jau ir pārāk, jo sanāk tā, ka tā atbildība tika jau, sievietes ir uzņēmušās kolektīvi šo te atbildību jau pirms gadiem 70, tad, kad, pēc kara situācijas, kad bija, kad vīrieši bija izkauti un nebija, kas ne lauku ser, nekā, maz viņi bija salīdzinoši, ja. Tad nācās uzņemties šos pienākumus uz sevi, bet redziet, gadi jau 70 pagājuši, kā jau viss ir atjaunojies, tādā ziņā, nav jau vairāk tā, kā pirms 70 gadiem, bet šobrīd, jo šobrīd ir tā, ka tā nav šī atbildība vienalga, viņa turpinās un kaut kā, tas ir arī diezgan liels tāds, es domāju, izaicinājums mums kā tautai, šo te vispār apzināties un arī varbūt izlīdzināt, jo vīrieši mums ir, piedodiet, bet lielākoties tomēr tajā lomā, kad viņi ir tā kā vairāk nevis blakus stāvēt cienīgi savai sievai, bet bieži vien dēla lomā. Ja? Mums ir ļoti tādas nepareizas attiecības daudzās ģimenēs, kur sieva vairāk spēlē mātes lomu un vīrs dēla lomu. Viņš ir kaut kāds vēl kārtējais bērns, nevis pilntiesīgs vīrietis. Tā kā par to būs arī dziļāk mēs iesim tajās nākamajās reizēs nodarbībās. Jūs varat redzēt, te arī ir tādi, teiksim, mums ir Vija Artmane filmā Teātris ļoti šo te mātes lomu ataino. Tā. Vēl arī runājot par tām krāsām, mazliet arī zaļš, mazliet maigi zaļš būs Demetras viens no krāsām, tāpēc, ka viņa ir auglības dieviete, ne tikai kas attiecās uz bērniem, bet arī dabā Demetra, viņas laiks ir no pavasara līdz rudenim, tātad ziemas laikā, tā kā viss ir nomiris, sastindzis, baltais ir pārņēmis, sniegs, ja, sastinzinājis visu, un te nāk stāsts par viņas meitu Persefoni vai Prozerpīnu. Viņām ļoti labs ir kontakts, ļoti brīnišķīgas attiecības, mīloša māte, viņas meita. Bet mitoloģiski stāsts ir tāds, kad vienā dienā, kad Persefona lasa narcises un spoguļojās upītes tajā vai ezera attēlā, atveras zeme un no turienes izbrauc aids ar melniem zirgiem un viņu novaupa. Un tad simboliski šī Demetra, viņa iet meklēt savu meitu un viss tā kā sāk vīst un aiziet bojā, jo viņa ir šī auglības dieviete. Un tie dievi, teiksim, pārējie saprot, kad nebūs labi, jo, ja nebūs ražas, tad cilvēki vairs neziedos dieviem, un viss tā lieta drīz visam slikti varētu beigties. Tāpēc pakaļ Persefonai tiek sūtīts Hermes vai Merkurs, lai viņš aicina atpakaļ šo te nozagto meiteni, atdod mātei atpakaļ. Bet tur tas stāsts vēl ir tāds, ka viņa nogaršoja granātu ābolu pazemē, un tas vienmēr ir, kad ir jāatgriežās, jo jūs arī ziniet, ja jums nākas nonākt pazemē, sapņos vai citā veidā, tad, ja jūs tur negribat vairs nonākt, tad labāk neko tur neēdiet. Un tas ir tāds, simboliski, tas nozīmē, ka nāksies tur atgriezties. Persefona ir, teiksim tā, ka viņa tā kā ir tāda sevis meklētāja, tā ir sevis meklētāja krāsa, kas meklē, kas tad es esmu, šie četri pamati jautājumi, no kurienes es nāku, kas es esmu, ko es te daru un kur es eju.
Un Persefonas tā galvenā lieta ir tā, ka viņa nevēlas uzņemties atbildību. Ziniet, ja ir tā, ka jums ir pie gadiem 40 un vienalga jūs tā kā, nemaz tik labi nejūtaties, teiksim, ar saviem šiem te lēmumiem, tad iespējams, ka jūsos dzīvo šī te Persefona, un tad atkal ir jādomā, vai jums tas ir izdevīgi, vai jums tas ir labi, vai jūs tomēr gribat uzņemties vairāk šo atbildību. Jo, ja Persefona uzņemas šo atbildību, tad viņa ir pazemes valdniece, viņa ir bagātā dieva sieva, kurai pieder gan dzīvības, gan nāves ūdens, ne mazāk, ne vairāk. Ar nāves ūdeni mēs varam sadziedēt rētas un ar dzīvības ūdeni atdzīvināt. Tātad tās ir ļoti lielas tādas lietas, mistērijas, kas teiksim, palīdz, teiksim, cilvēkam sevi realizēt. Tieši Persefonas mums strādā psiholoģijas lauciņā, tai pašā astroloģijas un, teiksim, tādas visas, kas atbild par šiem te sevis izziņas. Es domāju, ka mums visām manām kolēģītēm, kas ir arī dzīves elpā, noteikti mums arī kaut kādā mērā piemīt šis te aspekts. Tātad sieviete pavasars, ja? Drīz jau atkal plauks lapas, un tad mēs visas varēsim atkal atdzimt no jauna. Bet iespējams, ka tas notiks vēl ātrāk, ja mēs dosimies uz retrītu pēc 2 dienām. Tātad sieviete mistērija. Jā. Man mazliet ir kaut kas ar tiem slaidiem sameties, bet tas nekas, es tūlītās. Tie ir tie jociņi, ko es jau brīdināju, ka tā varētu būt. Tagad mums ir, aiziesim uz priekšu, nākamā mums ir Artemīda Diāna, kas arī atbilst mēnesi principam, bet Artemīda mums vairāk būs cilvēkiem, kuriem ir tas aktīvais mēnesis, kuriem ir uguns zīmēs gadījies piedzimt, tiem, kuriem ir varbūt lielāka nepacietība un nevar viņu nosēdēt uz vietas un ir tādi ļoti aktīvi. Tad, viņas simboli ir lauvu māte, lāču māte. Viena no krāsām ir sarkanā, un viņa ir tāda pašpietiekama un viņa ir ļoti tāda neatkarīga dieviete. Tas nozīmē, ka neviens tur viņai nevarēs pāri izdarīt, jo viņa ir loku šāvēja un viņa prot sevi aizstāvēt un mitoloģiski viņa staigā īsā tunikā, kas mūsdienās saucās minisvārki vai atkal garās bikses un kaut kāds, teiksim, tur pāri krekliņš garāks vai īsāks. Redziet, šīs ir Artemīdas vai Diānas nodarbes, tātad viņi tiešām ir dabas aizstāve, varbūt geogrāfijas profesija, varbūt arī tiešām sportiste. Ja? Tās ir visas šīs te profesijas, kurās Artemīdas darbojās. Pie tam var būt arī tā, ka jūsu horoskopa zīme ir strēlnieks. Tas arī ir novērots, ka diezgan lielā mērā sakrīt. Tātad ļoti aktīva dzīves pozīcija. Viņa ļoti mīl dabu, dzīvniekus, suņus, skrien ar zirgiem, kā saka, no nakts viņai nav bail, jo Diāna ir mēnesi dieviete, ja, tātad viņa ar lāpu pa nakti medī. Un vēl viena pazīme, 2 pat pazīmes ir tādas, kā jūs noteikti varat atpazīt sevi Artemīdu, vai nu jums ir varbūt mugursoma vienmēr no jums, kā saka, neatraujama jūsu sastāvdaļa. Es pat kādreiz smējos pie vakarkleites, varbūt mugursoma. Vai arī izejot pie vīra, jūs nekādi nevarējāt atteikties no sava uzvārda. Ja? Tātad saglabāt šo te savu, viņas princips ir saglabāt savu būtību. Un tātad vēl otra tā viņas krāsa bija šī te
olīvu, kas mums tur sanāca tajā pirms kaut kā mazliet sajaucies. Un tas aspekts ir tā sievišķā līderība vai mierīga līdzās pastāvēšana, kad nav jākaro. Ja? Tas būtu tādā ziņā, tas būtu tā klasiski, kā būtu jābūt. Cita lieta, ka mums šobrīd ir pasaule, kurā arī sievietes ļoti konkurē, bet es nezinu, vai viņas ir laimīgas par to. Tas atkal cits jautājums, kā mēs katrs jūtamies ar to, ko mēs darām. Ja? No otras puses, olīvu krāsa ir rūgtums un tāds ļoti, ļoti nežēlīga cīņa, atriebība, vardarbība, kas jūs, protams, saprotat, ka tas nav tās labākās lietas, kuras izdzīvot, bet viennozīmīgi cilvēki, kuriem ir ļoti mazs šis emocionālais ķermenis, tad viņiem tieši ir šī grūtība paskatīties uz dzīvi kaut kā, viegli jau pateikt, skaties pozitīvi, bet ja tu esi tiešām daudz cietis no dažādām traumām, tas nemaz nav tik viegli izdarīt. Katrā ziņā to nevar vienkārši tā, bet pateicu izdarīt, ja, tad ir jāmeklē citi varianti, kā sev palīdzēt. Tad mēnestiņš būtu apskatīts gan tā. Nākamā planēta mums ir Merkurs. Merkurs mums atbild par saziņu vai teiksim, arī par apziņu, jo viņš ir tā planēta, kas ir vistuvāk Saulītei. Viņš noteikti nevar būt tālāk kā blakus zīme horoskopā. Viņš nevar būt, piemēram, Saulē pretī. Nekad tā nevar notikt, jo debesīs vienkārši tas nav iespējams, jo Merkurs riņķo Saulītei vistuvāk. Merkura krāsa ir, kā redziet, arī tāda oranžīga vai tāda maigi dzeltena, tātad zināšanas. Tas ir tas laiks, kad mēs arī ejam skolā, kad Merkurs ir arī zināmā mērā bērnu planēta. Otrs vārds viņam ir Hermes, un tad, kad viņš piedzima, viņš jau savu pirmo stiķi izstrādāja pirmajās stundās. Viņš izlīd no šūpuļa pa kluso un aizgāja un nozaga brālim Apollonam govis un lika viņām iet atpakaļgaitā, tā lai viņš nesaprot, kur tās govis palikušas. Un pat tikmēr aizskrēja atpakaļ uz šūpuli un izliekas par zīdaini. Un tad viņš pamanījās vēl tās govis iemainīt atpakaļ pret liru. Lira ir viņa instruments, mūzikas instruments. Tāds ļoti veikls zēns viņš mums ir. Un tātad viņa krāsa ir oranžā. Merkurs bieži vien ir arī bijis, kā saka, glābēja loma. Viņš ir visus vienmēr glābis. Atceraties to stāstu, ka viņš tā kā to Persefoni arī no tās pazemes atpakaļ aicināja. Bet tas nav vienīgais stāsts, ko viņš ir arī spējis un darījis. Un, ja mēs par oranžo runājam kā krāsu, tad tā ir viena no krāsām, kas ir tāda svarīgākā. Ja mums ir šīs traumas, kā jau es minēju, mums katram viņas noteikti, ka ir. Tā atkal jautājums, cik viņas ir, cik viņu ir daudz un cik viņas ir dziļas. Bet ziniet, te uz zemes varbūt ir cilvēki, kas ir ar viņām strādājuši un atstrādājuši, un tad ir pavisam cita dzīve, tālāk tiek dzīvota. Bet, kamēr tas tā nav, mums ir jāsaka diezgan grūti, jo tad, kad no katra trauma mums liek izveidot masku, šī maska mums arī tajā brīdī, kad mēs uzliekam masku, mēs neesam paši, mēs attālinamies no sevis. Tāpēc atkal, aicinājums ir pētīt sevi, iedziļināties un, respektīvi, ne tikai aprobežoties ar pētīšanu, bet arī reāli darīt un saprast, kā izmainīt mūsu uzvedību katra, lai mēs varētu dzīvot patiešām labāk.
Tātad oranžais no otras puses būs atkarības, visi jautājumi un līdzatkarības. Un tikko izlasīju Līzes Burbo grāmatiņu 5 traumas, kas neļauj būt pašam. Un kā reizi tur ir pamestības trauma un tās maska ir atkarīgais. Un tās pazīmes ir tādas, ka ja cilvēks pats, viņš nevar pats tā kā neuzsākt, ka viņam vienmēr vajag, lai viņu kāds atbalsta un viņam palīdz, tad, ja jums, teiksim, tas tā kā rezonē, tad jūs ziniet, ka tas arī varbūt tā ir lieta, ar ko jums ir jāstrādā. Šeit jūs redzat, kāds izskatās Hermes tātad ar spārniņiem, ar tāds ļoti žigls puisis. Viņš ne tikai tātad piemānīja savu brāli, bet viņš ir tirdzniecības dievs un zagļu arī aizstāvis. Tā kā, viņš ir veikls uz ļoti daudzām lietām. Ja? Bet viņš arī ļoti labas lietas devis cilvēkam. Šodien paskaitīju numeroloģiski, mums ir 4, un 4 atbilst Hermesam, Merkuram, un interesanti, ka arī šodien ir trešdiena, un tā ir Merkura diena, tā kā, zināšanas iegūt ļoti laba diena, lai tā kā, kā saka, kaut ko jaunu atkal iegūtu, iemācītos. Jā, tātad redzat, viņam tas Merkura ziglis, tās ir 2 čūskas, kas tiecās uz augšu, un tas ir arī, man šķiet, ja es pareizi atceros, mediķu simbols, un tas ir tāds, kā lai saka, zināšana, ja, visas arī profesijas, kur ir vajadzīgas zināšanas, tas viss noteikti tā būs. Un te jūs varat redzēt, atkal varbūt atpazīstat kādus, teiksim, cilvēkus, kas absolūti pārstāv šo te principu. Šajā te melnajā uzvalciņā, vai kā lai to nosauc, ir Ēlants, kā viņam vārds bija pēkšņi piemirsās, brīnišķīgais pārvērtību meistars izklausījies redzēts 1. gadā. Tas bija fenomenāli, kā viņš prata pārvērsties, neko tādu līdz šim neesmu redzējis. Protams, arī citi tur, kā saka, centās līdzi turēt, bet viņš... Merkurs ar sauli vienā zīmē, Ralfs. Ralfs Ēlants. Tas bija iepriekšējais komentārs. Jā, skaidrs, Guntiņ, es te varbūt arī, kā koncentrējos uz. Vēl viņam piemīt šis te alķīmiķa, princips, tātad spēt, bet atkal, redziet, ar to zeltu ir tā, ne jau patiešām tas zelts ir jāpārvērš viss zeltā, bet mēs paši paliekam par to zeltu, ja mēs izprotam to principu. Kā saka, kas ir tie galvenās lietas, kas šai dzīvē būtu jādara un jāsaprot. Redziet, briteņbraukšana arī ir, viņš tāds veikls zēns ir, un arī Veizāns man te ir iekļuvis. Man šodien ar tiem vārdiem neatceros, kā tie vārdi bija, un Viespurs Silanieks arī varbūt atpazīstat. Tad diezgan tipiski šie te pārstāvji. Tā. Nākamais. Jā, man te kaut kas ir interesants brīnumi. Man ir selikts jau pa pārīšiem. Labi, lai tā būtu. Tātad pretēji oranžajam ir zilā krāsa, kas ir šis te pāris, ja? Tā kā oranža ir zilu, un zilā ir hestijas krāsa, vai
tāda miera krāsa. Ja oranžais ir ļoti aktīvs un atraktīvs, tad zilais ir miers un tāda uzticēšanās un nomierināšanās, bet arī komunikācija, bet nevis, kad mēs, teiksim, oranžajā mēs ar ķermeni paužam un rādam visādi, kā mēs, kā saka, dejojam varbūt un paužam sevi plastiski kustībā, tad zilā ir tā krāsa, kad mēs vienkārši radam vai ar vārdu, ar dziedāšanu, piemēram, ar mūziku, vai arī rakstam kaut ko. Te arī, protams, ir savi mīnusiņi, tas ir lepnums, un tas ir varbūt tāda atstešinātība, vēsums. Un Hermes bija saistīts ar Hestiju, pēc arhetipiem, ja mēs runājam, tad, un šeit jūs redzat, labajā pusē ir šis templis Romā, kur jūs redzat, ka ir kolonas apkārt, un vidū ir šī vieta, kur ir uguns glabāšanas vieta, un Vesta vai Hestija bija tieši tā, kura bija šī uguns glabātāja vai mājas dvēsele. Tas ir šīs pats princips, pamatprincips. Un savukārt tās kolonas apkārt, tas ir Hermes, tā arī saucās Hermes, un tie ir falliskie simboli, savukārt Hestija un Vesta simbolizē sieviešu šie riteni, mandali, bet arī sievišķos dzimumu orgānus. Tā kā tas nav nekas, kā lai saka, arī tāds, kas ir visam pamatā patiesībā. Un viņi abi kopā rada šo sakrālo telpu. Tad redziet, kādas parasti mums ir šīs tipa pārstāves ar tādām ļoti izteiksmīgām acīm. Kreisi no jums ir māte Terēze. Un šīs abas aktrises brīnišķās, tagad uzreiz arī man šodien kaut kas ir uz tiem vārdiem, grūti atcerēties, bet ja padomāt droši vien, kad atnākt atkal tie vārdi, bet principā man ir uzdevis viens cilvēks jautājumu, pie kā tiek spriest, ka viņi ir pārstāvi šīs planētas, piemēram, Ralfs Kaupers un citi. Pēc kā tiek spriests, pēc tā, kad viņi, teiksim, tīri, kaut vai, redziet, viens ir, mēs varam horoskopu pastīties cilvēkam, ja, kur viņam ir konkrētā planēta, un ja Merkurs būs, piemēram, Dvīņos, ja, tad visdrīzāk šis dvīņu, tur viņš ir stiprs, un tad cilvēks ir tāds ļoti apsviedīgs un kā saka, tāds kustīgs un arī veikls. Un līdz ar to tas ir viens veids, kā var spriest, bet ja mēs arī nezinām, es, piemēram, visiem neskatos tos horoskopus, bet tīri, redziet, ar laiku jau, tā ir sajūta vienkārši, ka tu skaties uz cilvēku un tu jau viņu tu izproti, bet tev nevajag vairs nezināt, kad viņš ir dzimis, tas ar laiku, jā, ar pieredzi, jā, veidojās, jā, bet tas ir, tīri es atbildu par sevi, jā, bet, teiksim, ja jums nav šādas pieredzes, tad, protams, vispirms ir, kā pasaka, acīm redzot, jāiet ar kaut kādu zināšanu sistēmu, kā jūs to varat, saprast, no kā tas cilvēks ir veidots, jā. Es ceru, ka es atbildēju. Lūk, un šis te ir arī tā kā nākamā pārstāve ir Atēna, Minerva, kas ir šī Merkura, tā paša Merkura, bet analītiskā puse. Ja redziet, Merkurs ir tais Dvīņos, tad viņš ir tāds, vairāk uz izziņu, uz noskaidrošanu, uz tādu, kā jau minēju, tāds fiksais zēns, tad Atēna vai Minerva, viņa atbilst jaunavas arhetipam. Un jaunavas, kā zināms, mums ir ļoti tādas analītiskas, visu, kas grib, teiksim, izpētīt un saprast un visu pa plauktiņiem salikt, izanalizēt.
Un šī te Atēna vai Minerva tieši ir ļoti atbilstoša šim te principam. Un tā ir sievietes stratēģe. Par viņu ir stāsts, ka viņa piedzima no Zeva galvas, pilnā augumā, ar kaujas saucienu uz lūpām, ar šo te kara ķiveri galvā, ja, un ar bruņām. Tātad tas nozīmē, ka viņa patiesībā ir vīrietis sievietes tēlā. Ļoti, ļoti tāda, teiksim tā, varētu teikt, ka viņa dzīvo arī galvā. Viņa ir neemocionāla, viņa ir ļoti tāda pragmatiska. Un ja jūs jūtat, ka tas arī tā kā par jums ir, nākamais slaids parāda viņas profesijas, tātad visas sievietes, kas ir varbūt zinātnē, varbūt skolotājas, tiesneses, ārstes. Šī te dāma, kas ir apakšā pa labi, viņa ir izdomājusi dzintara dievu, piemēram. Tad arī dāma pa vidu te āda, visi teiksim, arī rokdarbi. Ja jums ļoti patīk rokdarbi, tad arī varētu būt, ka Atēna jums ir spēcīga. Un, protams, līdz pat augstākajiem varas ešeloniem. Ja? Hillary gan, protams, kā saka, neieņēma šo te galveno amatu Amerikā, bet, vienalga, tas jau nemazina to, ka viņai ir šis te Atēnas arhetips. Viņa ir ārkārtīgi stratēģe, bet redziet, Atēnai ir viens cits moments, ka viņai nav bijusi bērnība, tā parasti ir vecākā meita ģimenē. To jūs arī varat pateikt, ja jums, teiksim, ir bijis jābūt, kā saka, pirmajai. Piedzimusi esat ģimenē pirmā, tad visdrīzāk Atēna jums arī būs kaut kādā veidā ieslēgta. Varbūt ir kāds cits arhetips, kas ir stiprāks, bet principā tas vienmēr atstāja kaut kādu nospiedumu. Bija varbūt jārūpējās par jaunākiem brāļiem vai māsām. Un viņas tā tēma ir ļoti grūti pieņemt šo te iekšējo sievišķību, jo viņai iekšējais vīrietis ir ārkārtīgi spēcīgs. Analīze. Vēlreiz saku, viņa dzīvo galvā un varbūt pat tā, ka viņa ķermeniski pat īsti nejūt daudz ko. Un, no vienas puses tas varbūt nav nemaz tik slikti, ja, bet ja mēs gribam atkal pilnvērtīgi dzīvot, tad arī mums taču ir ķermenis dots un vajadzētu arī tā kā, lai būtu sajūtas. Tas ir, tie arhetipi arī mums rāda to, ka un arī nebūs tā, ka jums ir tikai viens, jums varbūt vairāki viņi aktīvi, ja, un viņi var, teiksim, varbūt pat savā starpā tur sacensties. Tad līdz ar to tas nozīmē, ka jo jums viņu vairāk, jo jums ir interesantāka dzīve. Jo aužām bēdīgi ir, ja ir viena kleita skapī. Es domāju, ka man visi dāmas piekritīs. Ja? Kungi jau arī nestaigā tikai vienās drēbēs, vai ne? Tā kā tas ir gan. Tā. Un vēl par dzelteno krāsu, jo dzeltenā ir stāsts par šo te galvu un par zināšanām. Ja? Tātad absolūti tas raksturo arī Atēnu un vēl ar vienu Merkuru jaunavā, jo atceraties, jaunava ir arī kā reiz tas laiks, kad to ražu mēs ievācam, kas arī ir tas dzeltenais, tā ir raža. Tā ir kaut kādi secinājumi, mēs varam izdarīt, kā tad nākamgad darīt, vai pareizi esam iesējuši, darījuši, ja, visu tādu, ne tikai tas nav jāsaprot burtiski, bet arī pārnestā nozīmē, ja. Līderis pats sev, gremošana. Ziniet, ka, ja puncis nebaro, tas ir negremo, tad bieži vien sāk galva sāpēt. Galva mums sāp tad, ja mēs pasauli negrimojam, mēs kaut ko nespējam pieņemt, ja? Tad sāp mums galva, tas ir saistīts. Un ja tas stress turpinās, piemēram, tad beigās jau mums uz ādas kaut kas sāk mesties ārā. Tās viss ir ļoti saistītas lietas savā starpā.
Ejam tālāk. Venēra ir nākamā planēta, kas ir absolūta sievišķības planēta. Katrai sievietei būtu svarīgi, varbūt arī apzināties savu Venēru, jo tad, kad es mācu tikai, teiksim, par sievišķiem arhetipiem atsevišķi, tad Venēra parasti vai Afrodīte ir tas romiešu vārds. Venēra ir tas princips, kad mēs tā kā, patiesi kā sievietes, kā mūzes atmostamies, jo viņa ir tā kā kvintesence no visām tām citiem arhetipiem un citiem stariem. Tas tā kā būtu, kad viss vienā princips, ja, tā kā Venēra būtu tā, ko mēs katra varētu savā dzīvē paaicināt daudz biežāk, un tad mums tā dzīve būtu tiešām daudz pilnasinīgāka, sulīgāka, skaistāka, jo te slēpjas tas aspekts, ka patiesībā sievietes galvenais uzdevums ir nolasīt vīrieša vēlmes. Protams, tūlīt man iebildīs neatkarīgās dievietes, ka viņas tā droši vien, ka negrib. Bet, te jau ir tā spēle, ko sauc par dzīvi, ja? Jo Venēra ir tāds arhetips, kurš mums ļauj tā kā visu redzēt kā tādā īpašā gaismā, rampas gaismā, ka mēs skatāmies uz otru cilvēku un mēs redzam to labāko, ko viņš no sevis var paust. Un, piemēram, ja Venēra ir skolotāja, tad viņa ticēs katram bērnam, nevis runās tikai ar teicamniekiem, kā dara Atēna. Tāpēc mums arī iet tai skolā, ja, reizēm. Ka tikai tie, kas grib mācīties, ar tiem runā. Bet Venēra, ja ir skolotāja, tad viņa runās viņa redzēs katrā šo te iespēju, šo te labāko, ko var ieraudzīt. Jūs redzat, te ir diezgan daudz pudelīšu. Viņas krāsas ir sarkanais, koraļa krāsa. Šī te apakšējā labajā pusītē ir Venēras dzimšana, tā arī saucās no rozā un no zilzaļā jūras ūdens radās Venēra. Te ir arī maigi rozā ar maigi zilo, tas ir kā simboliski nozīmē šī te savu pirmsākumu sajušana, mātes un tēva, tāda arhetipa jušana sevī, līdzsvars starp iekšējo sievieti un iekšējo vīrieti. Tā, un tātad Venērai visvairāk atbilst koraļu krāsa, jo koraļu krāsas princips ir mīlestības viedums. Tas ir tāda situācija, kad cilvēks saka, es tevi tā mīlu, ka atlaižu, un tavā ziņā ir, ko tu iesāksi. Vai tu paliksi ar mani, vai tomēr dosies citus ceļus prom. Turpretī otra puse koraļu krāsai ir šī te atkarība vai draudēt otram, kad, ja tu aizies, es padarīšu sev galu. Arī tāds te pastāv. Bet tad tas ir tā otra puse, kas nav īpaši skaista. Bet vēl man gribas tomēr atgriezties pie tās pozitīvās puses, kas ir arī šī te atmodinātāja krāsa. Un tas ir iemīlēt otru kā sevi pašu, bet redziet, ja mēs sevi nemīlam, pirmkārt mēs nemaz otru nevaram mīlēt. Mēs īsti, tā ir tāda tikai runāšana, ja, ka mēs varam otru, ka mēs mīlam otru, bet ja mēs sevi patiesi nemīlam, tad jo koraļa krāsā ir divas daļas sarkanā un viena dzeltenā. Tātad sarkanais tas ir domāt par sevi, būt šim te varbūt egoistam, bet būt tādam, teiksim, veselīgam egoistam ir jābūt. Mēs nevaram būt, kā saka, sevi noliegt. Jā. Tas arī ir jāizdzīvo šis te egoisms. Un dzeltenais savukārt ir par prieku. Jā. Un
te jūs redzat, kā Venēra radās, diezgan gan trakā veidā, mitoloģiski saka, kad dēls Hronos gāza no troņa savu tēvu Urānu, bet viņš izdarīja tādu lietu, ka viņš, kā saka, viņu kastrēja un iemet viņu ģenitālijas jūrā, diezgan baisi. Bet, no tā visa dzima un jūras putām Afrodīte piedzima, ārkārtīgi skaista sieviete, kur redziet, labajā pusē dienvidvēža Zafīrs viņu pūš maliņā. Un viņa tā kā parādījās pasaulē visā savā krāšņumā. Tās ir arī sievietes, kas patiesībā ir ārkārtīgi radošas un jebkuru lietu, ko viņas dara, viņas pārvērš par tādu veselu piedzīvojumu. Piemēram, man ir gadījies būt uz Braitmanas koncertu. Es sēdēju un es domāju, ka es atrodos nevis zālē, bet tiešām kosmosā, kas es aizlidojusi. Tas bija tiešām iespaidīgi. Tad tiešām var redzēt, ka cilvēks ir, ka viņam šis te arhetips piemīt, ka viņš var uzbūt kaut ko tādu, ko jūs vispār negaidat un nesaprotat, vispār brīnaties, kā tas ir iespējams. Ja? Bet tas nav tikai tik liela mēroga, ir arī, kā saka, varbūt arī mazākas Afrodītes un Venēras, kuras, un atkal, kurš to vispār var pateikt, vai viņas ir mazākas vienkārši, tas vēriens varbūt ir cits, ja, bet iedomājieties, cik mēs labi dzīvotu, ja mēs katra, kā sieva, to savu vīru iedvesmotu, viņš vienkārši mums atnestu un nonestu tās debesis pie kājām. Citiet, Afrodītes tā dzīvo, viņām tā ir. Viņām nav par naudu jāsatraucās, jo viņas ir izdarījušas, kā saka, to galveno lietu, viņas ir iedvesmojušas savu vīrieti uz varoņdarbiem. Nākamais mums ir Mars, tātad jau, kur Venēra, tur Mars, bez tā ar nekā, tas ir ļoti svarīga planēta vīriešu horoskopā. Tas parāda vīrišķos aspektus, vīrieša, kā lai saka, aktivitāti, darbību, cik viņš būs darošs, radošs. Un, tie pamatelementi, kas raksturo, protams, Marsu, ir absolūti sarkana krāsa. Es domāju, to pat vispār nezinot, jūs katrs pateiksiet, ka Mars ir sarkans. Un šī pudelīte, ko jūs redzat, saucas es esmu, un tāds tieši ir Mars, un tas ir arī auna princips, un vispār šobrīd debesīs arī Mars ir aunā, un iespējams, nezinu, piemēram, jūs jutāt, ka vakar bija pilnīgi cita enerģētika un šodien ir cita. Šodien ir arī mēnesis saunā un cilvēkiem ārkārtīgi jau sāk degt visam kājām un ļoti vajag visu kaut ko un jāpaspēj. Vakar bija mēnesis zivīs un bija pavisam cita sajūta, bija tāds plūdums vairāk un tāds mierīgs salīdzinošs plūdums. Bet tas bija tā kā par mēnesi vairāk, jo mēnesis mums mainās ik pa 2 dienām, un tas mums ietekmē to fonu, ja? Kāds ir dienām. Savukārt Mars ir par darīšanu jau kādu brīdi, un nāks jau redzēt, ka vīrieši, nezinu, varbūt mans vīrs, piemēram, sāka vakar zāģēt kokus, interesējās par motoru zāģi iegādi un tādā garā. Jā, un stresaini, te daži raksta, ka ir sajūties. Jā, tieši tā varētu arī būt, jo, ja tā enerģija ir pārāk, priekš jums, kā lai saka, tāda, aktīva, tad tas arī, protams, ietekmē. Ejam tālāk. Sarkana tā tad ir, viņa princips ir aktivitāte, dzīves prieks, kaisle, siltums. Mars ir mīlētājs, dejotājs, karotājs. Tie ir viņa 3 pamatelementi.
Varbūt jums radīsies jautājums, kas ir tā prokrusta gulta. Tas nozīmē, ka Marss viņš daudz nedomā, viņš vienkārši rīkojās. Un tas bieži vien viņš nonāk neapskaužamās situācijās, jo viņš nav padomājis. Un tā prokrusta gulta ir tāds stāsts, kad viduslaikos bija viens tāds laupītājs, vai kā lai to nosauc īsti. Viņš tā, kad piemērīja visus pēc savas gultas, varat iedomāties. Tiem, kam bija kājas pa garu, tiem noīsināja, un tiem, kuriem, piedodiet, ka es smējos, bet tā sanāk, ja, kad kaut kā var tas stress ir reizēm caur smiekliem nāk ārā. Un tiem, kam bija par īsu, tiem atkal izstiepa, ja tā kā, nekas patīkams tas nav. Tātad tas ir tāds, diezgan arī vardarbīgs, ja, var būt sarkanais, ja, un tāds tā kā, tomēr viņš ir arī karotājs, un te jūs varat redzēt pārstāvis, teiksim, profesijas, ugunsdzēsēji, policisti, visur, kur ir absolūti izšķiroša rīcība, arī, varbūt kaut kāda glābēja elements viennozīmīgi, ja, bet arī, ne tikai futbolists arī ir, kur mums ir Davids Bekhams un dejotājs, Brišņikovs, un man liekas, ka šis bija Čingishans blakus Brišņikovam, kas iedvesa bailes daudziem vairākus gadsimtus atpakaļ. Tātad tas ir tāds, ārkārtīgi vīrišķīgs tipāšs. Un redziet, ja vīrietim šis te Marss ir spēcīgs, tad viņam ir jādarbojas, viņš nevar, es atvainojos, mājās vārīt ēst. Tā tas vienkārši, tad viņš iet bojā, viņš aiziet bojā, viņš varbūt iestiep kā purvā un netiek ārā vairs no tā purva, kurš ir, tad es nezinu, kāds spēks jāpieliek, lai viņš izkustētos no turienes ārā. Nākamā planēta mums ir Jupiters, kas ir skolotāja planēta, un ar Jupiteru mums sākās sociālās planētas līdz Marsam. Mums ir tādas planētas, kas ir saucās personīgās, kas mums ietekmē, tā kā katru individuāli. Tad no Jupitera sākot var redzēt, kā cilvēkam ies sociumā, cik labi. Un abas Jupiters ir viena no tām, un atbilst tumši zilai krāsai, kas arī ir šī spēja skaidri redzēt, skaidri sajust, apzināties, kur ir mūsu vieta, kur mēs esam. Mēs kā Zeme, kā Latvija, mēs arī esam tumši zilajā krāsā, jo skaidrs, ka nevienu jau vairs nevar pārsteigt ar šīm zināšanām. Mums ļoti daudz cilvēki interesējās par šīm sevis izzināšanas lietām, par varbūt 20 gadu atpakaļ. Tāpat astroloģija bija vēl ļoti tāda nezināma disciplīna, tad tagad ļoti daudz ir astrologu un arī, teiksim, ne jau vienmēr viņi varbūt to dara priekš citiem, bet kaut vai sevis paša izzināšanas tādā, lai sevi izzinātu, tāpēc ir apgūta šī astroloģija. No otras puses, tas ir arī tāda jau galēja vientulība, ja visā redzēt zīmes un ka mēs pārāk varbūt aizraujamies, jā, ar to, ka mums jau visur liekas, kad ir, jau vairs, kā saka, nevar dzīvot, jo tā mierīgi, ja, jo mēs, teiksim, ziniet, tas tāds varbūt būs pārspīlēt, bet, ir cilvēki, kas varbūt svārstiņam prasa, vai iet pāri pie sarkanās gaismas vai nē. Es mazliet pārspīlēju, lai jūs saprastu, ja to. Tas jau ir arī pārāk. Ja? Arī garīgais lepnums un tāda visāda neusticēšanās un tādas problēmas varētu būt pie tumša zilā. Savukārt Zeus vai Jupiters ir tas, kurš valda debesīs, un viņa ieroči ir zibens un pērkons.
viņš ir tā kā, teiksim, Alpa tēviņš vai tas pirmais vīrietis, kas ir, es jau minēju, ka Apolons ir otrais, tad Zeus un Jupiters ir pirmais, kas vada. Viņš tātad būs prezidents, vadītājs, karalis, mums karaļa nav, mums ir prezidents. Arī netik varbūt lielā, kā saka, veidojumā, bet pirmas prezidents, tas var būt uzņēmuma vadītājs. Tātad arī skolotājs, guru, te jūs varat redzēt, Ceplis bija ļoti tāds uzskatāms pārstāvis, jo viņš teica, es biju varens un būšu. Tā tas arī ir. Un tad arī mēs redzam Galvīšu kungu, kas varbūt, kas varbūt iebrauca ne tai labākajā, kā saka, pusē, ja, jo 7 tie treknie gadi, ja, tas ar par to, kad cilvēks neizprot tos likumus, varbūt īsti kā. Tad, kad ir, tad uzdzīvojam, un tad, kad pēc tam ir sasista sila. Bet šobrīdējais mūsu valsts prezidents kaut kā ļoti arī labi atbilst šim te principam. Un, ja es nemaldos, tad Jupiters arī bija labā zīmē. Tas nozīmē, ka, godīgi man patīk, kā viņš darbojās. Un sevišķi, ziniet, man patika pēdējā Ziemassvētku uzruna, jo viņi kopā ar sievu bija, un man liekas, ka tas ir labs rādītājs. Jo Zeus bez Hēras nekas nav. Hēra ir Zeus sieva, to mēs tālāk. Un savukārt labajā pusē ir mans astroloģijas skolotājs Andris Račs. Viņš ar te ir nokļuvis, tāpēc, ka, kā mans skolotājs pirmais un visu cieņu. Tātad no viņa sākas patriarhāts. Viņš ir tas, kas viņi ar brāļiem sadalīja. Viņi 3 brāļi, Zeus, Poseidons vai Neptūns un Aīds, kas ir Plutons, sadalīja pasauli 3 daļās. Tātad Jupiters valda virszemē, Plutons valda pazemē vai Aīds un Neptūns vai Poseidons ir jūras dievs. Tātad viņi savā starpā sadalīja šo te varu pasaules. Savukārt Hēra vai Junona ir Zeus sieva, kā jau minēju, tad Zeus bez Hēras, protams, arī tā īsti nekas nebūtu, jo, protams, viņš valda pasauli un savu firmu vai uzņēmumu, bet mājās bieži vien viņš ir tieši otrādāk, tur valda Hēra. Vienā no nodarbībām arī mēs apskatīsim Zeva un Hēras attiecības, kas patiesībā ir ārkārtīgi sarežģītas, jo tur ir stāsts par to, ka viņi nevar kopā, bet viņi nevar arī viens bez otra. Tā ir tāda, ziniet, tās ziepju operas ir balstītas uz visām šīm te attiecībām. Un tā mēs varam it kā pasmieties, skatoties tās ziepju operas, bet trakākais ir tad, ja jūs dzīvē šāda ziepeni iet vaļā. Tad ir jāsaprot, kā no šī arhetipa iziet godam, tāpēc, ka, ja sieviete ir ārkārtīgi stipra tā Hēra, tad agri vai vēlu viņa nonāks cietējas lomā, un viņi varbūt šis ir viens no destruktīvākiem arhetipiem, un tad ir jāsaprot, kā veiksmīgi no tā tikt ārā. Hēra ir arī laulību dieviete. Laulību dienā Hēra būtu tā kā jāaicina piedalīties, jo tad būs ļoti skaistas kāzas. Vēl viens Hēras pazīme ir šīs skaistās lielās acis, un ja jums kāds saka, ka jums ir teļa acis, tad, ziniet, tas ir milzīgs kompliments, jo govīm tiešām ir ļoti skaistas acis. Tas ir arī karalieņu arhetips, jo par cik Zeus ir karalis, tad Hēra ir karaliene, nenoliedzami. Bet, viņa var būt arī ļoti valdonīga un histēriska, vardarbīga un atriebīga.
Tā kā nebūtu labi tajā, kā saka, pavisam iekrist un nespēt izkļūt ārā. Nākamais arhetips mums ir, šiem es pieskaršos nedaudz, tāpēc, ka senāk viņš mums ir, Saturns, protams, ir nākamā sociālā planēta, kas mūs ietekmē astroloģiski, bet, teiksim, ja mēs skatāmies atkal caur dievu arhetipiem, tad īsti viņš ir tā kā, mitoloģijā pieminēts, bet par viņu ļoti daudz, teiksim, nav šī te informācija. Atbilst zaļā krāsa vai melnā, un tas runā par struktūru, par stabilitāti, par kārtību. Saturns mums iedod šos te principus, lai mēs dzīvē arī varētu daudz sasniegt. Mežāža planēta ir Saturns, un gan jau tie, kas ir mežāļi, zina, ka mežāļus sev parasti viņš neko nedod sev avansā, tikai tad, kad ir patiešām nopelnījis. Zaļā krāsa savukārt mums ir līdzsvars, būt līdzsvarā, tā ir tā kā viduskrāsa, sirds krāsa, naudiņa, telpa, tāda brīvība, bet arī reizē robežas, jo tur, kur beidzas mana brīvība, tur sākas citu brīvības, tāpēc tas arī ir tā kā jājūt. No tā otra aspekta, tā ir skaudība, greizsirdība un grūtības lēmumu pieņemšanā. Arī skopums ir zaļā krāsa. Tas, kad mēs nevaram atvērties pasaulē. Un te viņš ir arī tiek attēlots ar izskapti, jo viņš ir arī laika un nāves dievs. Un te ir man divi ielikti, tātad mācītājs viennozīmīgi, ja? Un šis te kungs ir pa kreisi, ir arī mans astroloģijas kolēģis, ārkārtīgi jauks, absolūti Saturna pozitīvais aspekts. Un Urāns ir otra, nākamā planēta, kas jau mēs runājam par šīm te transcendentālām lietām, tās jau ir tālās planētas ar Urānu sākās, un tā ir astrologu planēta un tāda arī sevis meklētāju un ļoti liela radošuma un neaprēķinātības planēta. Un redziet, es varbūt nepakavēšos ilgi pie šo te krāsu skaidrojumu, bet tās tādas arī ļoti spilgtas krāsas, kas ir, jūs zināt, ka dabā šādas te nav. Un tāpēc Urāns arī mums apmēram ir kopš Franču revolūcijas, ja ir atklāta šī te planēta. Pirms tam tādas krāsas arī, īsti varbūt, ja arī bija, tad viņas tādas īsti nav varbūt dabiskas, reti, kur redzams. Silzaļais mums māca just, varam būt ļoti rotaļīgi, mācīties valodas ar šo krāsu. Katru reizi būs cits seminārs, divreiz vienā upē neiekāpsi. No otras puses, tas ir tā kā spēt paust problēmas tieši jūtu paušanā. Tas ir, kad, ziniet, kad ledus tajā Norvēģijā arī, ka viņš ir tāds biezs, tad viņš arī ir tieši šajā krāsā, tieši tad, kas neplūst, bet viss ir sasalis ledū. Un ja mēs nedzirdam šo te iekšējo skolotāju, mēs baidamies, mums nav saikne ar šo te savu iekšējo pasauli, un tad arī, kā saka, grūti, ar mums var arī ļoti viegli tad manipulēt. Te vēl mēs redzam to trako aktu, kas tika viņam izdarīts no Kronosa puses, no Saturna. Un, lūk, pārstāvji, tātad varbūt esat dzirdējuši par Valteru Korāli, kas ir brīvticības pārstāvis. Tātad viņš nav ne pie vienas baznīcas piesaistīts, bet ir brīvās ticības
pārstāvis Mārtiņš Preimanis, pārsvarā fotogrāfi arī, redziet, viņiem ir tādas, šī te lēca fotogrāfi ir kā tāda acis, ja, simboliski, arī nozīmē urānu. Nākamā planēta ir Neptūns vai Poseidons, tātad violetā, atbild par transformāciju, transmutāciju, kalpošanu. No otras puses tās ir sēras, un tas var būt zaudējums, ar ko mums ir vai sākumā grūti samierināties, pēc tam jau vieglāk. Arī var būt depresija, ja mums ir daudz izvēlē violetais. Tas atkal, protams, jāskatās no gadījuma katra cilvēka. Tie ir arī dziednieki, dziedinātāji. Lūk, un pēc arhetipa tas ir jūras dievs Neptūns, kas ir ārkārtīgi lielas auglības simbols, jo ūdens ir auglība, milzīga emocionalitāte, kas nav pārvaldīta. Ja tas vīrietim ir šis arhetips spēcīgs, tad bieži vien tas notiek pie iedzeršanas, sākās arī ārdīšanās un kaušanās varbūt. Ar viņu ir kā dzīvot seismiskā zonā, nekad nezinu, kad atkal būs nākamais gadījums. Tā kā tur arī sievietē jābūt attiecīgā, lai saka, kas to var vispār izturēt. Varbūt viņai tieši tā vajag. Tas atkal ir jautājums, ja. Pārstāvi mums ir gan psihologi, aktieri, arī tiem, kam patīk iedzert un arī muzicēt. Tā kā saka, dvēseles izpaužās visā savā krāštumā. Ja? Tas atkal jautājums, uz kuru pusi viņam pavilks vairāk. Vai tas būs produktīvi, vai tieši otrādāk. Bet ziniet, kad, teiksim, arī ģeniāli aktieri, viņiem jau arī ir ļoti grūti iziet no tās lomas ārā, un tad ir vajadzīgs kaut kāds veids, kā atslēgties. Tā kā, atkal tas nav tik viennozīmīgi, ja. Viegli nosodīt, bet man šķiet, ka tas būtu pats pēdējais, ko vispār vajadzētu darīt. Jo jebkurā gadījumā nosodījums kā bumerangs nāk atpakaļ. Un visbeidzot Plutons, vistālākā planēta, kurai ir brīžiem ir jau bijis atņemts planētas status, bet tagad šķiet bija atkal atdots atpakaļ. Ļoti maziņa planēta, tālu no mums atrodas, bet diezgan lielā mērā mūs ietekmē Plutons. Interesanti, ka bērni, kuri piedzimst ātrāk pirms laika, viņi šo te Plutonu tā kā nesaņem, jo arī grūtniecības mēnešus mēs varam uzskatīt, ka katras 4 nedēļas pārvalda kādu no planētām. Un pēdējais ir Plutons, un ja piedzimst bērns pirms laika, tad šo te Plutonu tā kā, viņam vai to nevajag. To es jums tagad uzreiz nepaskaidrošu šis te, kāpēc tas tā ir, bet katrā ziņā tas viss ir noteikti kaut kāds atkal skaidrojums tam ir. Un kā redziet, te ir pudelītes viss ar šīm tumšajām apakšām, kas ir aurosomā tos sauc par glābējiem. Un bieži vien Plutons ir spēcīgs horoskopā cilvēkiem, kas ir dziednieki, dziedinātāji, kas var palīdzēt citiem iziet cauri, pārtransformēt ļoti lielas, teiksim, problēmas, mainīties, bet viņi paši jau pirms tam ir gājuši cauri arī ļoti smagām lietām. Tas ir bagātais dievs, kas tā kā savā laikā par viņu nesauca vārdā pazemes dievs. Un viņš no sākuma viņš nebija tā kā, viņš bija labs. Bet ar laiku tas ir mainījies, un tagad tā kā viņš tiek mazliet savādāk traktēts. Un tagad jau ir tā, ka viņš ir tāds, pat
pat, teiksim, visas šausmu filmas arī droši vien viņai aizgādībā tiek uzņemtas. Un redziet, cilvēki, kā saka, attīstās un arī līdz ar to mainās viss tā uztvere. Te būs arī bieži režisori un komponisti, jo viņi galvās savās izdzīvo visu šīs te, pēc tam uzņem ģeniālas filmas, ja par to visi viņiem aplaudē. Savukārt, ja mēs runājam par krāsu, tad tā ir maģenta, kas ir pretējais princips, tā ir tā kā dievišķā mīlestība. Un maģentā dzīvojot, mums pa kursiem nav jāstaigā, mēs paši esam šis staigājošais kurs un varam droši jau zināt, mums šī krāsa pievelk un mēs viņu valkājam un mums patīk, tad cilvēks drīzāk ir gatavs pats kaut ko jau dot citiem, dalīties ar savām šīm te atskārsmēm. No otras puses, tās ir arī grūtības ar abiem vecākiem var būt, un arī tāda lieta kā neapmierinātība ārkārtīgi liela un tāda, ka mēs nejūtam tieši to dievišķo mīlestību. Kaut kas ir apstājies un tā mīlestības plūsma, acīm redzot, viņa varbūt nāk mūsu virzienā, bet mēs viņu tā kā nejūtam. Tai maģentai ir tas košais tonis un ir tas pavisam tumšais. Un tas pavisam tumšais ir tā kā simboliski, tas nozīmē, ka mēs esam tā kā mātes klēpī, mātes vēderā, kur vēl viss ir tā kā neapjausts, mēs tur esam, bet kas no mums sanāks, to mēs vēl nezinām. Un tāpēc kā tumšā maģenta ir tā krāsa, kas mums palīdz. Viņa izskatās arī kā melna, ja? Kas mums palīdz savākties atpakaļ veselumā un, tā teikt, būt saiknē ar sevi. Maģenta ļoti palīdz, ja mēs esam izšķīduši, pazaudējuši sevi. Šī te krāsa mums palīdz atkal savākties atpakaļ savā centrā un nostiprina arī rezultātus, piemēram, refleksoloģijā un tā ir krāsa, ko mēs varam vēl kā saka, lietot, lai mēs nostiprinātos sasniegtajā. Vēl ir divi arhetipi, kas varbūt neatbilst tik ļoti klasiskajā astroloģijā. Vulkāns netiek apskatīts, bet citās astroloģijas skolās es zinu, ka tiek apskatīts arī tāds punkts, ko sauc par vulkānu. Un vulkāns ir amatnieks, vienīgais dievs, kas strādāja un kurš bija brīnišķīgs amatnieks, kas veidoja patiesībā viņš bija apradīts vīrs, bet viņiem kopīgi bērnu nebija. Un viņš no šīm te savām sāpēm veidoja ļoti skaistas rotas lietas, mākslas darbus. Un tas ir tas stāsts par to, kā mēs katrs varam savas sāpes pārvērst mākslas darbos. Tātad, ko jūs te varat redzēt? Jūs redzat, te ir amatnieki, un te ir iekļuvis arī mans tētis, jo 2001. gadā viņš atjaunoja brīvības pieminekļa zvaigznes, un Hefesta viena vēl no pazīmēm ir, ka viņš bija mitoloģijā, viņš ir klips, jo Hēra redzēdama, ka no Zeva galvas piedzimst Atēna, viņa teica, es arī varu viena pati tikt galā. Viņai kaut kas tur nogāja greizi, un Hefests piedzima negluži tāds, kā viņa vēlējās, un viņu nogrūda no Olimpa, un no tā laika viņš ir tā kā klips. Tās pasakas ir diezgan tādas vardarbīgas, no kā mums būs mācīties, ka vardarbība rada vardarbību, un nekā savādāk. Tā kā nekas mums cits, mums katram neatliek, kā vien meklēt to mīlestību un atrast viņu sevī un paust. Un tikai tad var kaut kas labs sanākt un augt un veidoties. Un viņa sauklis ir, darbs ir pati labākā terapija.
es bērnībā arī sēdēju un smilšoju tēva. Viņš man ir seno moču restaurātors. Viņam ir ļoti liela kolekcija, un es jau no bērnu kājas sēdēju smilšu skapī, kur ar gan spiedienu smilšu strūklu tīri nost rūsu. Tālūk. Un vēl viens dievs, kas ir Dionīs vai Baks, kas ir absolūts tāds transcendentālais dievs, kurš teiksim, iemieso šo te šamaņa principu vīrietī. Tas ir arī tāda saplūšana ar pārpasaulīgo, un tas arī salīdzinoši ir visjaunākais dievs. Un tūlīt jūs sapratīsiet, kāpēc, jo visi šie te mākslinieki kā Deivids Bovijs un varbūt arī Džeksons un vēl citi, kas ir likuši pūliņu jukt prātā. Ja, tātad tas ir šis te Dionīsa tips. Un atkal tur būtu ļoti svarīgi, ja cilvēkam tāds piemīt, to izprast, jo, lai viņu kaut kā varētu, ja ne kontrolēt, drīzāk jau, ka nevar kontrolēt, bet saprast, kā ar to sadzīvot, kā viņu virzīt uz to pozitīvo pusi, jo viņš reizē var būt, tāds ļoti, viņš vienmēr glāba arī sievietes, vienīgais no vīriešu arhetipiem, kas atbalstīja sievietes un glāba, bet viņš var būt arī ļoti destruktīvs līdz pat, tādām maniakālām visādām tieksmēm un nevisai labas lietas arī, tā teikt, darīt. Un, kā jūs saprotat, lieli mākslinieki arī visu kaut ko paprovē, visādas vielas un ieiet tādos stāvokļos, ko, teiksim, narkotikas esot savā laikā izdomātas, tāds mazs solīts, lai tiktu līdz tai nirvanai, līdz tai svētlaimei, bet, diemžēl, cilvēks jau ir cilvēks, un viņš to sāka izlietot ļoti, citos nolūkos, kas to labo domu varbūt sākotnēji pilnīgi sabeidza un sagandēja. Otrs viņa aspekts ir vīna dievs, tātad ekstāze, vīns, tas ir tāda ļaušanās spēja, bet arī tāds dzīves prieks, svinēšana. Lūk, tie ir tādi, mēs esam burtiski izskrējuši cauri galopā visām planētām, krāsām un dieviem. Un tā nākamo nodarbību doma ir daudz dziļāk iedziļināties, katrā vairāk apskatīt šos te pārus, kā viņu starpā notiek šīs te attiecības. Un tas ir ne tikai šie te, kā lai saka, gan planētas, gan arhetipi, gan krāsas savā starpā miedarbojās, bet mēs jau ik brīdi miedarbojamies, un patiesībā jau laikam ir tā, ka nekā jau cita nav kā tikai attiecības mums. Gan ar sevi, pašiem ar sevi, gan vienam ar otru, visādos veidos, kā teikt, gan ar bērniem, ar vecākiem, ar laulātajiem, darba attiecības mums ir, un viss iespējamais, ja, kas ir šīs pasaules, tās ir attiecības. Un šim vakaram tad tas arī būtu viss, un es jums novēlu tos 3 pamatlietas, vai arī krāsu terapijā ir 3 pamatkrāsas, kas mums ļauj tad atšķirt, vai ne? Vai mums vajag to, ka mēs pieņemam to, ko mēs nevaram ietekmēt, drosmi to, ko mēs varam ietekmēt, un spēt to izdarīt, un galu galā atšķirt vienu no otra, tos pirmos 2 atšķirt, lai mēs varētu dzīvot labāk. Paldies! Varbūt kādi jautājumi, jā, par to es aizmirsu, varbūt beigās droši uzdodiet, varbūt ir kādi jautājumi vai
komentāri. Paldies! Paldies par labajiem vārdiem. Es pieļauju, ka varbūt arī man tas uzdevums bija tāds grūts, jo man bija diezgan apjomīgs tas materiāls jāieliek vienā tajā elpas vilcienā. Principā 1,5 stundu ir gaužām maz, lai aptvertu visu šo tēmu. Bet tas bija tīri priekš tam, lai jums rastos ieskats par to, kas tas vispār ir. Un, ja jums interesē vairāk, tad laipni lūgti iesim dziļāk. Nākamās 4 nodarbības būs veltītas, lai mēs ietu dziļāk, pētītu dziļāk.